Zeķītis, jā, šis tas jaunais vadātājs. Nevar likt. Tam tiltam viss kārtībā ir. Vakar meklēju tos punktus, es tā kā atrodu, domāju, bāc, baigi labi, re, kur ir. Es domāju, nu labi, es pastīšos. Un bļēns, un neviens tā kā nesakrīt, ja mēs būtu viņus pieskavojuši šodien, vienkārši. Kāpēc viņi ir? Viņi ir kaut kur jāiemet krāsnī. Jā. Bet tu tā es arī izdarīju. Jā, es uzreiz neizdarīju tajā brīdī. Noliku tur. Ka viņi man tur tāda stāv miksiņā. Nu bļēns, tev viņi tā kā ir. Bet kaut kāda secība tev ir? Nē, nav. Nav? Fuck, tev nevar video rādīt. Džeki tur uzreiz screenshots satais. Labi, magnēti ir. Skavas ir maz. Skavas. Man ir kaut kāds smants. 20. Mans? Tavs? Jā, tavs, jā. Tas ir tavs arī. Tad ja tev ir 20 skavas, tad man ir... Ja šis izskaitam precīzi skaitam. Nu jā, bet jaunā sezona klāt, jā? Jauna pārsteiguma, jauns biks, jauns bots, jauns zeķis. Zeķītis, jā, šis ir tas jaunais vadātājs. Viņš 3 gadi viņām. Tas merčs, kas iznāca, bet neiznāca. Limited edition. Tā kā jūs paši neviens neko nepirkāt, paši vainīgi, blēns, jā. Mēs varam atstīt vektoru vadātāju failu, ja gribat izprintēt. Jā. Labi, tas skavs var pastīties, varbūt man ir kaut kādas. Nu jā, jau centrā nebūs nekas skavojums pa lielam. Tur tikai pamperi ir. Neticami, bet nu te kaut kādas 11 ir. Es gribēju publiski pateikt mūsu skatītājiem un sekotājiem, kad on running var iet nahuj. Ko tu kā tas Kristofers teiks? Jā, nu bet ko man darīt, ka viņi ražo sūdus vienkārši. Bļēns, un tā jāka nemaksā 50 eiro. Maksā 250 eiro. Nu labi, un vienkārši rāvieslēdzēs izkrīt. Jā, es lēdēs izkrīt, šīdus visu laiku ķēdās iekšā. Un līp nost, pasies uzlīme, atstarējušā logo. Cimds vienkārši izplīs uzreiz. Un vienīgais krekls pasaulē, ko es esmu izbērs, tā kā uz asinīm patus, tas ir on running fucking 70 eiro fucking skriešanas mega krekls. Ar vīlēm iekšā, kuras ir kaut kāda plasmas aizlīmē. Labu reklāmu, tātad... Reizi. Bots varbūt nice, nu viņam tām botām, bet tā mēs vēl nezinu. Nu šīs ir inovēt, jā, šīs ir inovēt, šīs. Nemirstīgas. Bet man vecās. Jā, pirmās, jā? Nē, otrā. Ok. Trešās gaida Zviedrija. Bet to skriešanu kaut kā stālēnām jau. Nav vēl man tur gluži 100% superīgi tie rezultāti. Tagad uz otru pusi aizgāja. Ko? Jā? Tagad ir pārāk lēns man dziedzēt. Bet, jā, nu kaut kur te arī liekam, domāju, ne? Domāju, varbūt... Stāv waterfronts? Jā. Slaisās tā nošāja. Ir labu vietiņu punktu pielikt. Nu tā kā... Pasties, tur viss ir kamerās. Nu tā kā... Vai arī reku koks ir. Reku koks ir vēl. Es ielikšu kartē uzreiz. Bet tas, kad jā, tā karta būs... Nu, bija jāpabīd, bet tas arī ir daudz vieglāk. Nē, es jau pabīdīju. Rīga karta. Magnēts tev ir, jā? Nu, blēd, tas lai bišķi. Jā, nē. Nu, blēd, iestap, jā, tur mums jāliek punkts. Nu. Nevar? Ko nevar? Kurš to būtu teicis, ka nevar? Kurš vispār var aizliegt tur kāpt? Tur nevar likt kāpt. Nevar likt? Nē, tu jānokāp lejā, un tad jāiet tur lejā. Maz kā vadātājs. Es saku, ka šitas nav privāti īpašums, ne? Nu, bļā, nu ko, tad var pie tā koku pieļ. Vai lejā. Nu, liekam, koku, vienkārši liekam lejā. Lād, labs te tāds. Vibes. Šeit te varētu troļļi dzīvot. Baigi labi. Principā viss tā kā checkpoints atzīmējam jau pirmajā. Bomžu māja. Visticamāk nedrīkst tur iet. Bīstam. Jā. Jā.
Te bija punkts. Nu jā, šeit ir baigi nes. Vai tur bija tajā? Jā. Tāda vietiņa. Jā. Un kaut kur te. Aiz tās būs? Ko? Jā. O. Kas ir? Šitas laiks vispār, tas grūnais laiks ar to visu kopā. Iedomājies, tu esi šeit sētnieks, un tev viens uzdevums ir tagad, tā kā ielikt divas jaunas mietas, jo viens bija sapūs vienam kokam. Mums ielikt? Reku, nē, Tur močī, protams, ka liekam, nē. Bet viss tās baigi izmīdīts. Kur tu dari? Nekā nav. Tad šitas durvis sen nav bijušas vaļā. Tās nav durvis. Tās ir durvis. Bet tās ļoti tīras un šocīgi, ka tās kakas nemazgākās. Jo tad šist kakā cilvēki. Jo es kā profesionāls kakātājs tev pateikšu, šis ir vienkārši Top spots. top spots. Tu vienkārši apsēdies, tur vispār iečulo skaloties. Nē, šeit, jā. Tāds var tolas papīra rullu atnāc ar avīzi rokās. Es spicē. Un vakars, svētdienas vakars, un es tā relaksēti eju Jā. dušu un skatos kaut kāds tur notiek. Kaut kas tur skrien pliki ārā, onkuļi no ģērbtuvēm. Un, Tu uzreiz ķeri kameru rokās. nē, es vēl neķeru, es tā kā, kas tur, kāds akšens. Ieja iekšā, kaut kas dušā, viss tur saka, iet skatās. Un iznes ārā brūnu onkulu no Indijas, kuram nav viens pirksts. Un viņš ir nokritis dušā. Un kaut kur laikam, tad tas stāsts beigās bija tāds, ka viņš laikam tikai pirmo reizi dzīvē pirtī, pēc treniņu, protams. Un tad uz tajā džimā viņa tā dīzies. Un es nezinu, ko viņi darīja, bet viņi tā kā nenormāli svārt. Tad tā, es nesapratu tā arī, ko viņi dara, viņi tā salika. Tā rāk, tāds nenormāls čūpas arī. Jā. Nesinu. Jā, bet tam ir tajā. Viņš ir paģīgs, laikam, un pirksts un ģēries kaut kur. Tur ir tāds tā kā diepsoli, tāds metāla plāksne, kurā ir tāds iezāģēts un izlocīts tā kā šitā. Un piesprāts pēc vienas viņš laikam tā kā vienkārši tā kā novilkt nost un kāls ārā. Un tā kā tāds pāls, tikam viņš ir pāls, skatās uz to, viens uz laiku to pirkt. Tā visi nezinu, ko darīt, viena apkārt, viens tā kā plītkām prāniem, visu. Vienam maisā tas pirksts. Kaut ko darīt. Es nav ātros. Bet ātros džekus, jo meitenes nevar iet tur. Tas viens. Otrs ir, ka viņam tā kā viens kaut kāds cilvēks iedos salvetes likt virsū. Tas, man liekas, nav īstā lieta, ko darīt. Nezinu. Kā salvetu liek stāv asinī. Jo viņš neasiņo, viņš vienkārši Kals. Kals vienkārši. Viņš tā kā salvetes pielikt un klāt. Un es, tā kā, tagad jau mazāk, bet, nākamo nedēļu šis katru dienu domāju par to. Kāds tas sajūtas, kad tu iedomājies par to skatu tieši? Jā, dosāt mans. Pēc tam vienkārši tā kā sēžam, es sēžu pirtī. Tā kā visi, tā kā, kas tur notiek? Un arī pirts varā, blau. Tad tā kā stāst, tieks iziet ārā atnāk cits. Ir kaut kā kas tur notiek? Tā, tu visu pirts varā, tā kā. Visu sēž un visu laiku tā sadam. Vai gorā dušā, piekšam, nezinu, kā tur aiztēra. Atkal, nāk. Jūtas nāk arī? Protams, ka... Tur viņi gribēs ieskriet, paņem punktiņu. Ja nebūs izvēle. Kas smiedu. To kā brīdē uzstīt. Tas pretīgākais posms. Labi, vienā, ka tur. Es nezinu, vai šeit ir vai kaut kas labāk, vai sliktāk. Zini, kas būtu smieklīgi? Kāpēc tu ej tik tālu? Paslīdēt šeit. Un nokrist uz dibena. Mēs tur iesim augšā? Jā? Nu labi. Nē, te viss ir kameras. Vai labi, galīgs lietas. Tas ir kombinācija.
Vakar Obligāti. vienkārši tā saulīt. Jā, nu, Latvijā forši tu vienmēr atceries tu vienu dienu, kad bija saulīte. Un tad Mēs atkal varējām skriet. tumsā atgriezies. Tajā mazajā klidātņā. Te vajag, jā, nu... Kas tas ir tāds? Redzelīgi, ne? Ventilācija. Punkts bija galā paredzēts. Ielas. Tur bija kaut kas labāks. Nu, vai, nu ejam, nu gaņām, kur tu saki. Nu, kaut kur te. Vai tas ieiet iekšā? Kādā vāršumē, bet laikam labāk, ka ne. Tādī tur hipī dzīvo, jā. Bet te viņi visi te dzīvo, ne? Mēs jau esam klāt. Un Milda, wow! Nice. Milda rīktīgi, nice. Nu, makras, lai? Jā. Un tāpat arī pieliekam pie tā metāla, kur sēdz gala. 62. Jā, es nezināju, ka tas ir tāda komūna kaut kāda, jā? Jā. Šis tā kā Berlīnē. Šis tā kā Berlīnē. Man tiešām likās, ka tieši noteikti dažreiz pasaušu. Nē. Cool. Jā, pirmais posms, cik tad 100 dalībnieku būs. Vismaz. Izbaudīs centru. Pastīsies Cyberpunk vidi. Jā. Tas video vēl jāsliek būs, nezinu. Nezinu, kā es paspēšu. Ko, lai es tev pasaku šeit? Neko. Rītā Laura dzimšanas diena. Bet, nu, domā, es nezinu, es šis arī nepaspēšu. Mēs abi nepaspēsim. Visur tagad ir dārzi, ne? Sataisīšu rādi. Es saku, Rīgas super vienkārši jā, pabeigt, ko jobanot. Tur ciet viss ir tālāk. Nē, tu vari. Ļoti labi, nē, ciet. Ciet. Nē. Viss ciet, kas... Tas viss jau brauc. Vai. Nē, tur galā nevar iet aizlikt. Ko saka? Tas soļ, labi coku, vai? Sopa, tā labi. Nu, pēc tā koka. Jā, te vajag pārāk vēl nākšanas. Tam tiltam viss kārtībā ir?